Esiet sveicināti, cienījamie Crazy Monkey TV skatītāji. Pasaules kausa noslēdzies regbijā. Pēc šodien arī par regbiju runāsim. Esam šeit kopā ar Uldi Bautri, regbija klubs Miesnieki. Un atskatīsimies uz aizvadītā, jau septītā pasaules kausa notikumiem. Tātad varbūt sākumā, kas šajā čempionātā, ar ko šis tieši čempionāts Jaunzēlandē atšķīrās no iepriekšējiem? Būtiski, ko viņš atšķīrās? Man liekas, ka šī brīdī bija tas kauss, kur bija šausmīgas ambīcijas. Jo Jaunzēlande 24 gadus nebija tikuši pie šī kausa. Un šī valsts, protams, dzīvo tikai regbiju. Viņiem regbijs noteikti ir pirmais sporta veids. Kādreiz tur pat teica, ka viņa valsts regbija ekonomika lielāka nekā visa Latvijas ekonomika. Viss ir regbijām un tik tiešām regbijs, viņiem ir tik tiešām stabili pirmais sports veids. Visi viņi dzīvo ar regbiju, ar savām hakām. Un viņi šīs gados bija praktiski vinējuši visu. Ja? Tur statistika arī bija kaut kāda. Viņi tur bija zaudējuši kaut kādu 10% tikai tās saucamās testa spēles. Un regbijā vispār arī testa spēles skaitās praktiski tas pats, kas īstās spēles. Tas tā kā visas spēles ir nopietnie ieskaitē, un viņi visi bija vinējuši, bet pasaules kausu viņiem nebija. Viņiem šausmīgi gribējās to pasaules kausu, un tas bija tas, laikam, uz ko visi viņu uzskatīja par favorītiem. Pirms citiem pasaules kausiem tie favorīti tomēr dalījās. Te visi pateica, ka tie būs Jaunzēlande. Es domāju, ka tu atšķīrās tieši ar šo tādu piegājienu šim pasaules kausam. Jau no paša sākuma būtībā viss lika uz viņiem. Jā, arī kas man te teica, ka esot Frančiem 1-9 tikai totalizatori, esot tā iespēja iedot. 7 kā finālā. Tā viņas tur mijās. Kad tas ir praktiski, laikam, tik liels pārsvars nav nevienai valstī, nevienā finālā dots. Tad visi viņi bija favorīti, bet kā redzēt, tad spēle bija pavisam parādīja pretējo. Nē, uzvar nav pārsteigums, tomēr tā spēles gaita un tas, cik viņi bija mazpārliecinoši un nervozi, to, man liekas, nebija gaidījis neviens, ka tiks uzvarēts. Bet, kas attiecas uz Jaunzēlandes sniegumu šajā čempionātā, tad būtībā vienīgā komanda, kas vispārliecinošāk spēlēja, ne viņiem grupā radās problēmas, ne ar to pašu Franciju, kur 29-10 uzvar, ne ceturtdaļfinālā, ne arī pusfinālā pārbrauc pāri Austrālijai, Okeānijas derbijā, bet ko būtu skaidrojums tas, ka finālā viņi tomēr tā mocījās? Es domāju, ka tie nervi, tomēr tie ir, vienmēr jau favorītam ir grūtāk, jā, tas ir, un otrkārt Franči jau, mēs zinām Franči pa sevi saka tā, jā, ka viņi spēlē šampāniešu regbiju. Tas nav tāds angļu regbijs, kur praktiski ir spēlē pēc schēmas, jā, spēlē diezgan tādu asu spēka regbiju. Franči spēlē, brīžam tu nestipratīs. Te viņš var ar kāju uzsist, te viņš kaut kur var aizskriet, tad viņš spēlē tādu, kā viņi saka, šampāniešu regbiju, ja? Kad viss ir tā uz emocijām un viss. Un tāpēc pret tādu komandu ir ļoti grūti, kā pa Frančiem teica, Franči pa sevi precīzāk teica, ja? Viņi saka, jā, mēs varam uzvarēt jebkuru, bet mēs varam zaudēt jebkuram. Tad, teiksim, varētu par tādiem angļiem teikt, kas, teiksim, tomēr ir, Anglijā visvairāk klubu, Anglija tomēr. Viss regbijs, principā, jau balstās uz Angliju. Tas ir... Uz Britu salām, arī uz Velsu, bet vienkārši klubu skaits Anglijā, tieši pašā Anglijā ir šausmīgi liels. Es tur, vai 200, beru samalotēt, bet, šausmīgi daudz. Īrijā, Skotijā, Velsā ir mazāk to klubu, jā, bet arī viņi dod gandrīz. Man liekas, ka 60% vispār pasaules regbijs dzīvo tieši Anglijā. Ja? Bet Angļi nevar tā kā Franči. Ja? Angļi vinnēs tos, ko viņi var vinnēt, un zaudēs, ka viņi var zaudēt. Bet Franči to var izdarīt. Franči var vinnēt. Tas arī pierādās. Viņi pēdējos pasaules kausos viņi vienmēr to... No 7 pasaules kausiem 6 viņi bijuši pusfinālā. Lai gan viņi nekad nav favorīti. 2 reizes finālā, bet titulu pagaidām nav. Finālā viņam, laikam, 3. reize tā bija. Nē, 3. reize finālā. Jā, tā kā teikt, kad pelnījuši, noteikti es domāju, ka Jaunzēlande bija pelnījuši šo uzvaru, un tas būtu tā diezgan, teikt, ja Franči būtu vinnējuši, tad Franči malači. Jā, Franči varēja vinnēt, viņiem kā nekad viņiem bija tik daudz iespējas šoreiz vinnēt, vai ne? Bet, kā teikt, Jaunzēlandes hakas dievs, kas viņš neiedeva šo uzvaru. Kas attiecas uz nerviem, ko pieminēja,
Jaunzēlandes būtībā komandas motors šajā čempionātā Pirī Vīpu, tā kā viņš nospēlēja pirmkārt jau pusfinālu, kad sita garām visu, ko viņš pirms tam bija sits iekšā un finālu, kur viņi jau 49. minūtē paņēma nost, ka viņš tur bija bezcerīgi aizsits garām 2 sodstienas, 1 realizāciju, tad būtībā varētu teikt, ka viņš neizturēja šo spiedienu kā viens no pieredzējušākajiem. Nu, viens moments, skatoties to spēles statistiku, viņi vienmēr nomainīja. Tas nozīmē to, ka viņa fiziskā kondīcija bišķi neatbilda. Tātad, viņš diezgan smagnējs 9. numurs. Parasti, citām valstīm tie 9. varbūt nedaudz vieglāk. Viņam arī vecums tomēr, nekāds jaunais puisis vairs viņš nav. 28 gadu. Jā. Un tas darba apjoms, kas jāveic tam 9. numuram laukumā, jā, viņam ir šausmīgi liels. Viņam praktiski jābūt pie katras kaudzes. Jā. Tad viņš man ir viens no tiem spēlētiem, kas visvairāk izskrien. Un tas varētu būt pa iemeslu, kad tas nogurums. Es vairāk pat netik daudz likt kā uz to, ka viņš varbūt neizturēja, teiksim, morāli, bet es domāju, ka viņš bišķi piegura. Fiziski nosēdās. Jā, es domāju, ka viņš, un arī tas piezemējums, kur Franči ienes, jā. Sākās ar viņu kļūdu. Jā, viņš varētu teikt, ka pats Frančiem iesit bumbrokāt. Bet tā bija pilnīgi nejaušība, vienkārši tā bumba tur metēs, viņš kā gribēja pagrūst un trāpējās un izveidojās pretuzbrukums. Bet, principā gods un slava. Es pēc tam intervijā redzēju viņu, jā. Viņš bija tik apmierināts, jā, kad viņš nejūtās, kādreiz ir, kad slikti nospēlē pārmetumu vai kas, bet viņš priecājas par savu komandas uzvaru un viņa pienesums tik tiešām šī uzvarā. Ja viņam tās pēdējās spēles būtu bišķi labāk iznākuši, varētu teikt, ka viņš varbūt būtu tā zvaigzne numur 1. Bet, tā būtībā viss čempionāts to gāja, bet pusfināls un fināls viņam nevar ierakstīt viņa aktīvā. Kas attiecas uz Jaunzēlandes izlasi, viņiem reti grūta situācija bija šajā čempionātā traumas un būtībā 10. numura pozīcijā finālā viņiem laukumā devās 3. izvēle. Ārons Krūdens, kurš vispār sākotnēji nebija pieteikts un pat viņš notraumējās un beigās uzvaras, teiksim tā, izšķirošo sodstienu iesit vispār Donalds 4. pēc ranga Jaunzēlandes izlases 10. numurs. Tā tāda ekstraordināra situācija ir. Jā, es to tieši arī gribēju teikt, jā, kad tas bija pārsteidzoši, ja, kad viņš pašlaik, tā vismaz presē tagad rakst un saitos, ja, kad viņš bija tas cilvēks, kas atnesa uzvaru, ja, bet viņš, kā tu saki, viņš pat nebija sastāvā, ja, viņš nokļuva tikai tāpēc, kad traumētie bija. Jā. Kārters traumētais Sleits, un tad tikai viņi izsauc uz čempionātu. Būtībā šāda iespēja pavērās viņam, kur tik veiksmīgi realizēt, tas nemaz nav tik vienkārši šāds spiediens savu skatītāju priekšā. Tomēr viņš ir profesionāls, viņš spēlē, tādā Super 15, jā, kur viņi visi spēlē, bet, tomēr viņam jau arī, nav viņš pārāk jauns, viņam tā pieredze ļoti liela, jā, tā kā pateikt, kad bet viņš jau to sodu arī iesita. Jā, man pat likās, ka nebija tā, bet tomēr bija, jā, vai neteiksim. Un atkal, teiksim, Franči neiesita tieši tādu pašu sodu, kaut gan izskatījās, ka arī iekšā, kur sit šitas te Jašvili, kur sit, jā. Principā, tas bija tā, ka tur varēja vienēt viens ir otrs, ja? Un tas, ka Franči izskatījās psiholoģiski labāk, ir īpaši otrā puslaikā, ja? No sākuma jau viņam tā spēle negāja, viņi savas grupas cīņas nevarēja noturēt, viņi tur nopelnīja vairākus sodus, tad likās, ka vēl tur Frančiem ir problēmas, ja? Bet tad, teiksim, otrā puslaikā jau viņi dominēja cīņā to pašu sodu, ko viņi beidzamo kur viņi varēja iesist pa centru, ja? Tas bija tik tiešām tāls sods, ja? Bet viņi nopelnīja grupas cīņā. Viņš bija ļoti neprecīzs, bet viņš bija nopelnīts grupas cīņā, vai ne? Un pēc tam viņiem vēl tur bija tāda viena iespēja, kad viņi arī grupas cīņu sāk stumt un Jaunzēlanda izjuka. Un tad, nezinu, vai tur vienkārši pietrūka redzējumu tai situācijai vai kas. Es domāju, ja viņi būtu vēl provējuši kādu metru stumt, noteikti tiesnesis būtu iedevis sodu, ja? Mēs tur kopā skatījāmies tur ar savu klubu spēlētājiem. Tad mums tā likās, ka bišķi tas tiesnesis tomēr bišķi vairāk piesienās Frančiem, jā, bet tā bija objektīva situācija, kur noteikti viņš būtu to sodu iedevis. Tas jau būtu bijis pa kādiem metriem, 5-7 tuvāk, un varbūt to būtu iestuši. Bet viņi izspēlēja un tiesnesis neaiztika tur. Bet kaut gan principā Jaunzēlanda bija izjukus un arī varēja dabūt sodu, vai ne? Tā kā es saku, tur
tādā spēlē ļoti daudz, kas, protams, atkarēs arī no tiesneša. Ja? Jo tiesnesim jau arī izskriet visu un redzēt, tas ir pilnīgi nereāli. Vai ne? Praktiski, ja mēs runājam par tiesnešiem, jo vairāk nāca tuvāk finālām, jo tiesneši vairāk atļāva. Tā spēle kļuva tāda, aizvien vairāk tika neievērot noteikumi. Ja? Kaut gan arī tur viņš, piemēram, iedeva pašā sākumā to sodu pašā maliņā, ko Vipu neiesīt, 10. numuram Franči. Ja? Tur bija tas pārkāpums, tik tiešām pa centimetriem 20, varbūt bišķi vairāk 50 uz aizmuguri. Ja? Tur vēl viņš iedeva, tā kā brīžiem, es tā nevarēju saprast, brīžiem liekas, viņš ļoti stingri silp, bet brīžiem tur diezgan daudz atļāva. Tā nevarētu būt tā, nebija tāda kā čempionāta tendence, ka mājinieki Jaunzēlandi, kuriem šis bija gandrīz vai būtu vai nebūtu, tik mazliet, tā no tiesneša puses mazliet pavilka. Ir jau lieta tā, iedomājies 60,000 skatītāji, tas spiediens uz tevi, ja. Otrkārt, viņš jau arī, viņš tomēr Dienvidāfrikas tiesnesis, ja, kaut gan Jaunzēlanda ar Dienvidāfriku ir gan izvēl lielāki ienaidnieki, tā kā, varētu teikt, kā tāds blakus, tā kā Angļa Frančiem, vai ne, viņi savā starpā, ja. Bet šajā brīdī es negribētu teikt, ka tā, cik es skatījos, man pa dažām epizodēm likās tā, ka varēja, teiksim, Frančiem kaut ko nesodīt Frančus vai kas, vai nekur tā. Bet pa lielo viņš normāli notiesāja, tur neko daudz tā nevar piesieties. Bet, parasti jau tā, pa kuru komandu tu slimoji, kā pa Eiropiešiem slimoja, ja, tā likās tā, ka, tur varētu. Bet, ja tu slimot pa Jaunzēlandu, tad jau liktos otrādi. Lūk tā, Jaunzēlanda ir čempioni, viņš beidzot pelnīt, bija gaidījuši. 3. vietā Austrālijas izlases. Es gribētu vērst uz Austrālijas izlases uzmanību, jo viņiem uz šo čempionātu bija manām jaunāka komanda, jaunāks sastāvs nekā tas bija Francijai, nekā būtībā visiem konkurentiem Angļiem, Jaunzēlandai, Dienvidāfrikai. Un 3. vieta, man liekas, ir gandrīz vai labākais rezultāts, kādu viņi varēja sagaidīt no viņiem. Ar Austrāliju bija interesanti tas, ka Austrāļi šausmīgi satraumējās čempionāta sākumā. Viņi pazaudēja daudz spēlētājus. Un vienu brīdi pat runāja par to, ka viņiem tik tiešām būs ļoti problēmas ar sastāvu. Bet beigās man likās, ka viņi pacēlās. Tas beigas viņam vidū bija tāds kritums, tad viņi beigās pacēlās. Viņi, protams, bija liela favorīti. Viņi vinēja, šogad viņi bija vinējuši 3 nācijas. Tur viņi gan vinēja Dienvidāfriku, gan vinēja Jaunzēlandu. Un izskatījās tā, ka viņi tik tiešām būs viena no galvenajiem pretendentiem. Tā kā pēc tā viņa reitinga varētu teikt, ka viņi savu vietu arī ieņēma. Pārsteigums ātrāk bija Velsijā, kur izskatījās tā, kad viņi ir jauni, pēc tam viņi ļoti jauna komanda bija Vels. Man liekas, es tā neesmu pētījis, bet man liekas, ka viņi no visjaunākajām komandām bija. Austrālija bišķi jaunāk ir, man liekas, pa Vels, bet Vels arī, jā. Jā, Vels, jā. Vot īri bija, teiksim, jau tādu briedumu gados, jā. Un viss jau ļoti lika uz īriem, jo tā kā īri vinēja apakšgrupu, tad likās, ka, jā, tagad īriem ganīs vai zaļā gaisma būs līdz finālam. Un daži tur apskatnieki pat īris paredzēja finālā, bet, līdz kā Vels viņus ļoti labi zināja. Un tādā spēlē arī bišķi Vels. Vels ļoti pārliecinoši viņus apspēlēja. Jā, viņi bija ātrāki un viss. Kādreiz gadās tāds, varbūt īri tā jūtās bišķi tā kā mēs esam tā kā bišķi pārāk. Un tādā brīdī, kad tā spēlīt neaizgāja, tā kā varēja finālā, Jaunzēlandē varēja teikt, spēle neaizgāja. Un tādā brīdī, jā, tur neizdevās. Un vispār, kas diezgan stipri pārsteidza, tas, ka bija ļoti daudz tomēr trauma bija. Un traumas varētu teikt, gan vienam spēlētājam, tas bija vienas pozīcijas spēlētājs, tas bija 10. numuri. Jā. Jo, ja mēs paņemam, Austrāļi pazaudēja savu 10. Kā mēs tikko runājam par Jaunzēlandu. Arī Francija finālā pazaudēja. Jā, viņi pazaudēja. Jaunzēlanda vesels 3. Jā, Jaunzēlanda vesels 3, jā. Tad Angļiem jau arī, principā, bija bišķi problēmas, jā. Jo tomēr nevarēja īsti saprast, Vilkinsons bija satraumēts, vai viņš tomēr, tā. Bet viņam nebija spēles. Vilkinsonam jau šogad nebija salīdzinoši ar citiem. Varbūt vecums. 32 gadi jau tomēr nav vairs nekāds jauneklis. Tādā pozīcijā jau jāspēlē gudram spēlētājiem. Tā ir tā pozīcija, kas praktiski nosaka visu spēli, jā. Labs 10. tas ir tā kā hokejā vārdsargs, vai ne? 10. spēle ļoti būtiski ir, jā. Un tāpēc viņi arī turēja. Man liekas, ka tādā spēlē, kad viņi uzlika abus 10. laukumā, gan Vilkinsonu un Flūdu, jā, viņi abi vienlaicīgi bija. Man liekas, tad nebija labi. Kaut gan beigās iznāca tā, ka Vilkinsonu noņēma un